īsto vietu, kur ir karnevāls vasarā. Tieši tad karnevāliem ir jābūt, jo tad, kad es domāju par karnevālu, es jau neredzu to karnevālu, kas ir ziemā, kad mums ir visiem augsti. Es neredzu to karnevālu, kas ir Venēcijā, kur visiem ir viss labs. Es redzu karnevālu, kāds tas ir Rio de Janeiro, un kur kādas meitenes ar spalvām un ar visādiem bizuniem. Un tas notiek šeit. Tas ir kāda. Un, jā, man ir liels prieks, es esmu sajūsmā. Un tā, ka man teica, ka šeit būs karnevāls, un mūsu visi šie tēli ir ielūgti. Es teicu, ļauksim. Kad sāk veidoties šī kolekcija? Jā. Nu, kolekcija sāka veidoties gluži nevilšus. Mēs ar Guntu mācījāmies Mākslas akadēmijā laikā, kad tur atjaunojās karnevāla tradīcija, un tad mēs sākām piedalīties. Mums nebija neprātā, ka vēlāk tas izvērtīsies šādi. Mēs vienkārši gatavojām maskas, gājām uz karnevāliem un gāja gadi. Un Gunta saka, ai, man nav kur likt, man tik daudz vietas mājās aizņem, un es arī tur esmu sabāzus pilnas kastes ar tām maskām. Un vienā brīdī tu saproti, ka tas ir labi, jā, un ka, nu, tam vajag iet tautās, tam vajag takt parādītam, un tā radās šī izstāde. Ar karnevāla maskām, ar tautas tradīciju maskām. Visas viņas ir bijušas karnevālos, masku gājienos, performancēs. Uz sienām jūs redzēsiet mazas zīmītes, tur ir arī šis, kas nofilmēts. Jā, var paskatīties YouTube'ā, masku performances. Un, jo maska viņa dzīvo tad, kad viņa ir uzvilkta, jā, tā, ka viņa ir atdzīvināta, tā, ka viņa ir mēs un viņa ir ne es, jā. Nu, Gunta. Jā, tas tā ir, kad tu uzvelc un tu esi pilnīgi kaut kas cits un tu vari atļauties to, ko tu nevari, nu, kā cilvēks, jā. Tu vari nobiedēt, tu vari riet kā suns, ņaudēt kā kaķis, jā. Iedomāties sevi kā dievieti, nu, jebkas, tas ir ļoti brīnišķīgs piedzīvojums. Jā, un es novēlu ikvienam tagad, kad jums būs karnevāla gājiens, pamēģināt šo sajūtu, pajautāt sev, kas es esmu, kaut vai kā es jūtos. Jo, nu, mums ir ļoti daudzi tēli, kas mūsos dzīvo, brīžiem mēs esam rādenes, mēs kledzamies, ādamies, kas tas tāds viss ir, kāpēc tāds bārdaks, jā. Tad mēs esam maigi ziediņi, kuri plaukst pretī saulē un mums tas pārni kā taurenīšiem. Un tad mēs vienkārši vienā brīdī saprotam, nē, es esmu vecis, man ir jātiek ar to galā, jā, man ir jānes šī smagā pauma, man jāpacēl šī kaste, man ir vienkārši tas jāizdara, tāpēc, ka man ir tas jādara, jā, un tad ir šī veča maska, šī bārda, jā, un tad es ņemu un stiepju, jā, un tikai pēc tam es atceros, nē, es taču esmu dieviete, man ir jālido vienkārši pa gaisu, man nekas nav jānes, jo viss, ko es vēlos, tāpat notiek. Ja? Un tad viena no pēdējām maskām, kas bija atlidojušas puķis. Un tas bija tā, kad dāma, kuram Salaspilī organizē Helovīnus, tādus milzīgus Helovīnus, kā uz šitiem Helovīniem atnāca 11,000 cilvēku un gandrīz nonesa Salaspils botānisko dārzu. Un viņi man teica, mēnesi pirms Helovīniem, nu padomā, uztaisi kaut ko. Un es sēdēju, domāju 2 nedēļas, kas ir kaut kas. Un tas ir tā kā pasakā. Aizēju tur, nezinu kur. Atnes to, nezinu ko. Un es tās 2 nedēļas staigāju sev pa galvu un domāju, kas tas ir. Un tad es atcerējos, ka mans vīrs Egils, viņš iegādājās lampiņu virteni uz apaļu jubileju, kuru mēs tā arī nepaspējām pielikt, jo viesi atnāca pārāk ātri. Un es teicu, klausies, mums ir lampiņu virtenes, vai es drīkstu šo lampiņu virteni lietot? Viņš teica, jā, protams, un tā radās puķis, un asta viņam no agrotīkla jau vajadzēja sekt tomātus.
Tātad jautājums bija tikai pa galvu. Un tad telpa galva, un sākumā viņa bija tāda, nu, tā pirmreizējā forma. Un es uzstājos un aizsūtu vīram uz WhatsApp, un viņš saka, vai kāds mīlīgs vācītis? Es saku, kāds laucis, tas ir pušķis briesmīgais. Un tad viņam gadās šie ragi, jā, kas būtībā ir olu čaumalu, nevis čaumalu, bet olu kastīts. Vai kā tu visu samaitāji, un es taču domāju, ka būs tāda mīlīga maskas, viņam nav jābūt mīlīgam. Un tikai pēc tam es sapratu, ka taču pūķa gads nāk, bet zaļais pūķis, bet pat cik es esmu pret alkoholu lietošanu, tad viņš paldies. Nu tā, tāds ir šis stāsts. Ja jūs kādu masku īpaši uzrunā, jūs gribat par kādu masku uzzināt, mēs jums izstāstīsim, jo masku ir pārāk daudz, mēs nespējam bazarēt visu nakti. Tā, ka lūdzu jautājiet. Mums vēl ir otra telpa. Jā, mums ir otra telpa, mēs varam doties uz otru telpu, bet mums ir arī kaut kas ir jāpasniedz tūlīt un tagad. Jā. Un es vēlētos pasniegt kādai dāmai, kas pārstāv kultūras nozari, un kādai dāmai, kas pārstāv muzeju. Tad lūdzu pārstāvis. Abas bērnus. Mēs esam bērnus. Tagad mēs abas divas griežamies, taču mēs tā griežamies, un jūs tad abas divas ķeriet, mēs tā kā līgavas pušķus metam, jā? Paldies, bet mums arī jums ir, bet es esmu nolikusi, man ļaujas atvēršu pakaļ, jo man bāds, ka pītī neapēta. Bija pat jau uzslēgt. Jā, mums arī jums meitenes, es teikšu, arī dāvaniņa no Kandavas kultūras nama. Tā kā lūdzu par burvīgajām maskām, lai skan folkloras kopa no Zantes. Apkārkalnam ar likumu, pavadīju mīļāko. Trārī-ralala, trārī-ralala, pavadīju mutes devu atstāts atkal līpakā. Nevar vite medusu, mūzola lapiņā. Trārī-ralala, trārī-ralala, nevar māte man vairs teikt ārpušiem ir akunā. Tu puisīti teļa kurna, tu puisīti teļa kurna, tu puisīti teļa kurna, tu jau mani svētā būs. Trārī-ralala, trārī-ralala, es par tavu galvu leicu kā par kura cinkuli. Apkārt kalnam ar likumu, apkārt kalnam ar likumu, apkārt kalnam ar likumu, pavadīju mīļāko. Kungam turēs tam durvīm, ausīm, netie vaigi. Vaigi, jāmastā. Mukti vai vaigi? Vaigi, jāmastā. Arī uz tos pīrāgus cepāt zobiekšā palīdz. Bet, protams, mums taču ir ko atstāt. Lāc, mazgā vaigus, grieza putra vakarē. Lāc, mazgā vaigus, grieza putra vakarē. Ja tu vaigus nemazgās, griezo putru nedabūs. Ja tu vaigus nemazgās, griezo putru nedabūs. Vai Dievņas manam kaimiņam kāds kakls? Palīdzēsim viņam nomazgāt. Lāc, mazgā vaigus, grieza putra vakarē. Lāc, mazgā vaigus, grieza putra vakarē. Ja tu plecus nemazgās, griezo putru nedabūs. Ja tu plecus nemazgās, griezo putru nedabūs. Vai galīgi neko nerīt? Acis skaties. Es taču
dzīvē. Liels. Nu, tad aiziet. Lāc, lāc, mazgā aksis, bieza putra vakarā. Lāc, lāc, mazgā aksis, bieza putra vakarā. Ja tu acis nemazgās, biezo putru nedabūs. Ja tu acis nemazgās, biezo putru nedabūs. Vai, es teikuši laikam, ka līdz slavenu vēderu mums. Nu, tad es ir. Lāc, lāc, mazgā vēderu, bieza putra vakarā. Lāc, lāc, mazgā vēderu, bieza putra vakarā. Ja tu vēderu nemazgās, biezo putru nedabūs. Ja tu vēderu nemazgās, biezo putru nedabūs. Lāc, lāc, mazgā puci, bieza putra vakarā. Lāc, lāc, mazgā puci, bieza putra vakarā. Ja tu puci nemazgās, biezo putru nedabūs. Ja tu puci nemazgās, biezo putru nedabūs. Visu laiku nokauniešu puci. Jā, tā, čigāniņi, kad... Tā. Ziniet, es mūs aicināju uz masku atklāšanas pasākumu. Es nevaru saprast, cik tās maskas ir. Jūs mākat skaitīt? 60. Vai tad čigāni māk skaitīt? Tā jau gan ir. Mēs jums iemācīsim, kā mēs protam. Viens mākam pateikt. Ir visiem labās rokas vispār parādīt. Jā, un jāatbrīvo būs arī kreisā. Lūdzu, neviens lūdzu neapēr. Vispār, tu čigāni tikmēr rīkojies, jā, kad mēs darbosimies. Tiek jau tik Viens, labo roku. Viss darbības būs 4 aiziet. Aiziet kārdreiz. Viens. Kuru mēs saskaitījām šo te drošiem. Un tad viņiem blakus arī vēl ir otra maska. Tad ir 1, 2. O, vai Dievs. Trešā maska. 1, 2, 3. Tā ir ceturtā. Man te radniec. Viens, 2, 3. To bija pārtuvāri. Sadzīvot kotiem, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tā arī nav vajadzīga, ne? Saiziet. Parādi, jā. Līdzīgi man tikai priekšotušanā. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tālāk ir iestādi, ne? Jā, tā laikam ir mani radinieki. Tā tad, jā, princesa. Tu tev čīgā meitens rīma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un tas vīrietis ar to aparātiņš. Tas arī kā maska, jā? Viņš labi izskatās. 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bet tā, kā tiem oranžējiem acīm? Tā būs īstā. Tā būs īstā. Tevi Skaitot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bet tas man pretī, nu viņš tik sirsnīgs skatās. Tas ir tas, kas man pagājuši nav sapnī rādījās. Kāpēc tu tā kliedzi? Jā, Viņš ir tavs 10. Jā. Pieskaļ, jā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
dziesmīņu grubā gāju ar valodu septiņā. Ramtai, ramtai, radidrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radidrīd, ramtai, rīd, ralala. Noskumusi nevienai vietiņā, es negāju noskumusi nevienai vietiņā. Ramtai, ramtai, radidrīd, ramtai, rīd, ralala. Ramtai, ramtai, radidrīd, ramtai, rīd, ralala. Bruņķi augstu jāceļ. Necelšu. Tāpēc jau tādi kupli uzvilkti. Paldies, paldies Zantas folkloras kopai, Celīte, vadītāja Taira. Jā. Labi, tad mēs sakam, projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Projām jāiet, projām jāiet, es nevaru šeit palikt. Vispār ir jāsaka tā, 2 soļi uz priekšu un 3 atpakaļ, ne? Varbūt. Jā, kamēr. Manā dzīvē ir no 96. gada, tad, kad kopā ar klases biedriem mēs rīkojām tādas tematiskās ballītes. Sākot ar to kaķu masku, pēc tam kopā mācoties ar Sandru un vēl Evitu, mākslas akadēmijā, mēs apmeklējām tos karnevālus arī tematiskos. Tika gatavotas maskas, bija, es atceros, viens karnevāls akvārijas, zaļā, oranžā, tās bija ziltīgas. Lielā zīve, mazā zīve. Tad vēl viens karnevāls bija, kur man maska bija pusmēnes slēdīga. Vēl otrā no loga kapeļu laupītāji. Pārējās ir tādām citām reizēm gatavotas. Bet principā visas ir ilgtas mugurā. Jā. Visas ir kaut ko piedzīvojušas. Un manai meitai ir tāda. Jā. Kā viņas tālāk? Jā. Nē, nav vēl.